Tāda mums tāda romantiska satikšanās bija. Tas sākuma periodā es ļoti godīgi sakot mulsu par to, ka man likās, kas es tur Kultūras akadēmijas bakalaura grādu iegūšu, aktierīts, ja, tur teātrī, un viņa tur, kā maģistru jau tikko pabeigusi, tagad jau viņa pabeigusi, jau doktore ir, ja, un tad, likās, viņa no citas vispār vides, kur vai mēs vispār spēsim kaut kā, kaut ko izveidot, jo likās, ka mēs tik no dažādām pasaulēm esam. Bet mīlestība pār visam. Nē, tagad es saprotu, tagad es jau no malas nebiju sev redzējis, tagad pastos. Mūzika no leģendārās filmas 9,5. Jā. Joe Cockers. Cockers, jā. Vēl sen atpakaļ tādā vienā seriālā filmējos, vēl jauns, kad bija. Bija tieši, kas man pārsteidz, ka teica, hei, tu tā kā līdzīgs Mikijam Rurkam, jaunībā Mikijam Rurkam, ne tagad. Varbūt jau tagad esmu līdzīgs arī tagadējam Mikijam Rurkam, es nezinu. Tagad viņš diezgan tāds. Jā, diezgan tāds. Es vēl turos, jā. Bet nemaz nesliktāks, es teikšu tā. Sliktāks noteikti? Nē, noteikti, tur noteikti. Linda zina. Linda, tu pierādījumi ir mums reāli. Humoru izjūtu jau grūti ir izstāstīt tā. Viens ļoti spilgts ir 8. marts, ja? Visi 8. martā dāvina tur puķis, svin to. Bet kāpēc viņš 8. martā nevar pat tulpes man atnest vai kaut ko tādu, ne? Bet es neko nesaku, un tad es redzu 9. martā man uz galda mājās ir ziedi, un klāt ir zīmīti. Linda Saulīte ir īpaša sieviete, tik īpaša, ka viņu sveic 9. martā. Likās tik smieklīgi. Bet tā ir, 9. marts ir viņas diena. Sievietes. Lauri, novēlu tev palikt tikpat cilvēcīgam un mīļam, kāds tu esi. Protams, izcilā humora izjūta, un lai tev vienmēr ir viss, ko tu vēlies. Daudz laimes jubilejā.